Gar mūsu mājām norisinās viens no Cesvaines rallija ātrumposmiem, tāpēc mēs atbraucām apskatīties. Un pie tam tur vēl startē mans brālēns. Tā ka ejam skatāmies, kā viņam ir šodien sacensībās. Tā sanāca, ka pirmajā posmā viņam nolūza ritenis mašīnai. Un tagad viņi būs to saremontējuši un ir 5. ātrumposma starts. Un skatīsimies, kā viņam ies. Viņam izdevās salbot mašīnu un nostartēt pārējās ātrumposmos. Tā ka viss bija ok. Mums tā bija pirmā pieredze vispār skatīties ralliju, jo bija ļoti tuvu mājām. Jāsaka, interesanti bija tas, ka tu redzi tikai vienu vietu sacensībās. Nebija ļoti labi pārskatāmi tie līkumi, un manuprāt arī nebija vissmukākie līkumi, bet varbūt, ka tas bija ok, es nezinu. Jo tā, kad tu skaties to pa televizoru vai kaut kur YouTube'ā, tad tur forši viss ar kamerām izskatās līdz kā līdzi. Šeit tas nebija, bet ļoti laba pieredze bija. Tā skaņa, protams, sajūta, ka tu esi uz vietas. Tas akmenis, kas trāpa pierē arī. Tā ka viss kārtībā, ļoti laba pieredze. Ja jums notiek blakus rallijas, noteikti aiziet apskatieties. Ļoti interesanti. Labi, čau visiem!